ar kaut ko ļoti interesantu un pazīstamu, bet varbūt drusku pārprastu, kas būs mūsu evaņģēlijā. Bet nu tad Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, lai mūsu rīts ir piepildīts ar tiem labumiem, kas mums šodien ir mūsu tekstos, un es tad lūkšu Lauru, lai tu nolasi šo skaisto 25. psalmu. Uz tevi, kungs, es paceļu savu dvēseli. Mans Dievs, tev es uzticos. Neliec man kaunā, neļauj maniem naidniekiem smieties par mani. Savus ceļus, kungs, ierādi man, savas takas man iemāci. Vadi mani savā patiesībā un māci mani, jo tu esi mans glābējs Dievs. Atceries savu žēlsirdību, kungs, un savu žēlastību, jo tās pastāv kopš mūžiem. Manas jaunības grēkus un vainas nepiemini. Atceries mani ar žēlastību, jo tu, kungs, esi labs. Visas kunga takas ir žēlastība un patiesība tiem, kas viņa derību un uzklausa viņa liecības. Gods lai Dēlam un Svētajam garam, kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. Āmen. Paldies, Laura. Guna, labrīt. Sveiki. Labrīt. Cik jauka, ka tu arī esi pie mums, un tad vēstuli kolosieši, kā tu esi pie mums kā vienmēr, bet no vēstuli kolosiešiem pirmās nodaļas iesākums. Epafra, mūsu mīļotais darba biedrs, mums pastāstīja par mīlestību, ko Gars jums ir devis. Tādēļ kopš tās dienas, kad to dzirdējām, nemitējāmies arī par jums lūgt Dievu, lai jūs tiktu piepildīti ar Jēzus gribas atziņu visā gudrībā un garīgā sapratnē. Nesiet augļus un audziet Dieva atziņā, dzīvojiet kunga cienīgu dzīvi. Topiet stiprināti ar viņa godības spēku, lai jūs augtu izturībā un pacietībā. Mēs esam priecīgi, ka varam pateikties Tēvam, kas mūs dara cienīgus saņemt savu daļu svēto mantojuma gaismā. Mēs pateicamies Tēvam, kas mūs izrāva no tumsas varas un ieveda savu mīļotā dēla valstībā. Tā kunga vārds. Paldies, Guna. Un Dace, labrīt. Mums ir mūsu evaņģēlijas 10. nodaļā, Lūkas evaņģēlijā. Redzi, kāds likuma zinātājs piecēlās un sāka viņu pārbaudīt, sacīdams: skolotāji, kas man jādara, lai iemantotu mūžīgo dzīvību? Viņš tam sacīja: kā ir bauslībā rakstīts, kā tu tur lasi? Tas atbildēja: mīli kungu, savu Dievu, no visas savas sirds un no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu. Viņš tam sacīja: tu pareizi esi atbildējis, dari to un tu dzīvosi. Bet viņš gribēdams attaisnoties Jēzum jautāja: un kurš ir mans tuvākais? Jēzus atbildēja stāstīdams: kāds vīrs bija ceļā no Jeruzalemes uz Jēriku, un viņš krita laupītāja rokās. Tie viņu aplaupījuši un sasituši, atstāja pusmirušu guļam un aizgāja. Gadījās, kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu, un viņu ieraudzīja, bet pagāja garām. Tāpat arī kāds levīts tajā vietā atnācis, viņu ieraudzīja, bet pagāja garām. Bet kāds samarietis savu ceļu iedams nonāca pie viņa, un viņu redzot, sirds tam iežēlojās. Pienācis klāt, viņš pārsēja viņa brūces, uzliedams eļļu un vīnu, un uzcēlis viņu uz savu lopu, aizveda to uz viesnīcu un aprūpēja. Otrā rītā, izvilcis 2 denārijus, viņš iedeva tos viesnīcniekam un sacīja: aprūpē viņu, un ja tu vairāk iztērēsi, atnācis, es tev atdošu. Kurš no šiem 3 tev šķiet tuvākais bijis tam, kas krita laupītāja rokās? Viņš sacīja: tas, kas parādīja viņa žēlsirdību, viņam žēlsirdību. Un Jēzus viņam sacīja: ej un dari arī tāpat. Tā kunga evaņģēlijas
Liels paldies, Dace, un paldies Guna un Laura par jūsu atsaucību lasīt šorīt. Visiem, kas ir dzimuši pirms 2000. gada, ir pavisam skaidrs, ka jūs zinat no Bībeles divas līdzības, ja neko citu. Nu, es pa jums vispār nerunāju, bet publika vispār Latvijā, teiksim. Visi, kas ir dzimuši pēc 2000. gada, es esmu diezgan nedroši, ko viņi zina. Bet pārējiem, es domāju, pārējie dzirdējuši līdzības par žēlsirdīgo samārieti, ko Dace lasīja šorīt, un par pazudušo dēlu. Šīs ir divas līdzības, kas visiem ir zināmas, un tās ir arī vispopulārākās, un interesanti, tās abas parādās tikai un vienīgi šajā Lūkas evaņģēlijā, pārējie evaņģēlisti tos neatzīmē. Varētu šķist, ka mēs visi zinām, ko nozīmē šī līdzība, kas ir tas saturs mūsu lasījumā, ko Dace lasīja. Jūs jau sapratīsiet no man toni, ka es sāku tādu pieņēmumu, ka varbūt mēs tajā patiesā dziļākā saturā īsti varbūt neesam iedziļinājušies, un es gribētu palīdzēt to darīt. Jo mēs tā teikt, par ko tad ir šī līdzība? Tā ir par žēlsirdīgo samārieti, esi labais samārietis. Ka tā ir tā mācība, esi labais samārietis, tāpat kā šis samārietis bija pret nelaimē nonākušā. Un mēs tā jūtam, ka tas ir, kas tiek apstiprināts, ka, ja es saku, ej un dari tāpat, esi žēlsirdīgais samārietis. Bet tas nav ne tuvu tam saturam, kas te īsti ir. Tas nav par ko ir runa. Un mēs to pārprotam vienkārši iemeslu dēļ, un tas ir, ka mēs visi esam auguši rietumu garīgā kultūras telpā, un rietumu garīgā kultūras telpa ir pilna ar morāli un ar pareizo uzvedību un pareizo ētiku, un tāpēc mēs to visur salasām vietā un nevietā. Un katrā ziņā šeit salasīt morāli ir pilnīgi nevietā. Es ceru, ka es vismaz drusku esmu intriģējis, par ko tad ir šeit šī līdzība, ja ne par morāli, ej un dari tāpat. Skaidri un gaiši, ja es saku, ej un dari tāpat. Ja tas nav, tad kas tad vispār šajā līdzībā tiek mācīts vai teikts? Bet tas jautājums ir, kas ir jādara tāpat? Kas ir jādara tāpat? Tas nav tik vienkārši. Tas nav tik skaidrs, vismaz manā pieredzē. Tas ir manā paša pieredzē, manās pārdomās un manā izpratnē. Mēs domājam, ka darīt tāpat nozīmē nepaiet garām cietējām, palīdzi, ja kādam vajadzīga palīdzība, atsaucies nelaimē nonākušajiem, palīdzi, esi labs cilvēks un dari visu, ko tavu cilvēcību no tevis prasa. Bet tas nav tas saturs. Tas nav, ko šī līdzība un visa šī saruna patiesībā mums māca. Tas nav šeit. Tās viss ir labas domas. Palīdzēsim, būsim iejūtīgi, nestāvēsim malā. To vienkārši prasa mums cilvēcība. Es nezinu, vai Jēzum tiešām būtu tas jāmāc kādam. Jā, patiesībā, ja mēs jūtam, ka mums ir jāatsaucās, tā ir tiešām Jēzus ietekme pasaules cilvēku domāšanā un attīstībā. Bet paskatīsimies drusku dziļāk. Sāksim ar to, kas ir tas runātājs šeit? Tas runātājs ir tāds īpašs cilvēks. Viņš ir augsta līmeņa ebreju tradīcijas
interpretētājs. Tu teikts likuma pazinējs, bet tas nozīmē, ka viņš ir tas, kas saprot rakstus no A līdz Z. Viņš ir tas, kam ir uzticēt visu pareizi mācīt, visu pareizi iezīmēt, visu pareizi saprast. Viņš ir skolotājs kvadrātā. Viņš ir viscēlākais skolotājs visā ebreju plejādē. Un viņš nāk pārbaudīt to, ko viņš tā, jādomā drusku ironiski, sauc arī par skolotāju. Viņš uzrunā Jēzu kā skolotājs. Skolotājs šeit nozīmē rabīns. Rabīns. Tas ir, ko skolotājs, tas ir pārtulkots grieķu valodā, bet, ja mēs pārtulkojam atpakaļ Jēzus kontekstā, tad šis lietpratējs viņu uzrunā kā rabīnu. Nu, vai tu, rabī, zini, pa ko ir runa? Nu, tas ir tas tonis. Tu te staigā apkārt un gudras lietas māc. Vai tu saproti, kas rakstos ir rakstīts? Tā nav tāda labsirdīga apvaicāšanās vai sarunāšanās. Tā ir tāda pārbaude. Es esmu tas īstais skolotājs šajā kontekstā, šajā vidē, šajā pilsētā, šajā tradīcijā. Nu, ja tu sevi uzstādi par skolotāju, tad vai tu vari atbildēt dažus jautājumus? Nu, kas tad ir tad īstais uzdevums, lai iegūtu mūžīgo dzīvību? Nu, ko tu saki? Nu, Jēzus citē tos rakstus, par kuriem atbildīgi ir visi rabīni, arī mūsu jautātājs, un tāpat Jēzus arī sev, viņš pieņem šo titulu rabīns. Un saka, nu, tekstos ir skaidri pateikts, mīl Dievu un mīl savu tuvāko. Šis jautātājs dod savu atzīmi. Jā, 10. Tu pareizi esi atbildējis. Pareizi. Labi, pirmā pārbauda izturēta. Bet tad ir tāds interesants vārds, viņš grib attaisnoties. Viņš grib sevi attaisnot. Nu, ko tas nozīmē? Nu, tas nozīmē, viņš negrib likties mierā. Viņš nepanāca ar savu pirmo uzbrukumu to, ko viņš gribēja izdarīt. Un viņam jāmēģina vēlreiz parādīt, kas ir kas un kurš ir kurš. Attaisnoties šeit nozīmē pierādīt, ka viņš ir īstais lietu pazinējs. Viņš ir īstais tekstu interpretētājs. Viņš ir īstais, kam ir uzticēta mācīt tautu. Viņš ir patiesais skolotājs. Tas ir, ko nozīmē attaisnoties. Viņš ir pateikt, kā lietas īsti sabiedriski ebreju kontekstā jāsaprot. Pierādīt savu pārākumu. Pierādīt savas tiesības būt tas, kas viņš ir. Nostādīt Jēzu kā otršķirīgu. Vai tu pazīsti patiešām lietas pēc būtības, saka šis jautātājs, šis augstprātīgais likuma pazinējs? Vai tu zini lietas pēc mūsu mācību reglamenta? Vai tu zini, ko mūsu ticība par lietām saka un māca? Piemēram, tāds vārds tuvākais. Jēzu, vai tu zini? Vai tu zini, ko šis vārds nozīmē? Mūsu ticībā. Nu, tas ir tas konteksts.
Tas ir tas izaicinājums. Tas ir tas uzbrukums. Nu, tu īsti saproti. Ja tu tikai tāds šarlatans šeit staigā apkārt un tēlo kaut kādu gudro rabīnu. Nu, Jēzus saka tā. Zini ko? Varbūt uz brīdi nokāpsim no augstumiem un varbūt runāsim kā cilvēks ar cilvēku. Un varbūt runāsim par lietām pēc būtības. Nevis pēc grāmatas, ne pēc sistēmas, ne pēc mūsu mācību kodekša, bet parunāsim par lietām tā, kā viņas īstenībā pastāv. Pēc dziļākās patiesības. Par dzīvi, ne par grāmatām un mācībām. Un tad ir tāds elements, ko mēs latviešu valodā, mūsu latviešu tulkojumā nevaram attēlot, bet ko katrs, kas lasīt grieķu valodā, uzreiz zināt. Jēzus saka tā, kāds vīrs bija ceļā no Jeruzalemes uz Jēriku. Bīstams gājiens, starp citu. Pilns ar visādiem neliešiem. Kāds bija ceļā? Grieķu valodas runātājs un lasītājs uzreiz saprast. Mēs latviešu valodā uzreiz nesaprotam. Tas vārds kāds, grieķu valodā tis, parasti nozīmē tu. Iedomājies, tu esi ceļā no Jeruzalemes uz Jēriku. Šis grieķu valodas tis, kāds, nozīmē tu. No tu likuma pazinēji, es ceļā no Jeruzalemes uz Jēriku. Tu iekrīt nelaimē. Tev kaut kas atgadās. Tev aplaupa, tev apdauza, tev sasit, tev atstāja ceļmalā. Tu esi bezpalīdzīgs. Un tev, cienījamo skolotāji, paiet garām priesteris, kam ir templī pienākumu un viņš nevar kavēties. Un tev paiet garām tempļa īpašais šķīstais cilvēks Levīts, kam tu sadauzītais asiņojošais ceļmalā esi bīstams, jo tu varētu būt nešķīsts un viss tavs asins var viņu sasmērēt un viņš vairs nevar kalpot templī. Viņi paiet garām tev. Un tad cilvēks, kas tavā grāmatā likuma pazinēja, ir visneīstākais, visneieredzētākais, visatstumtākais. Tas, ko tu uzskati par vislielāko ļaundari tavai ticības tradīcijai, samarietis, sibēns, akarā. Un viņš apstājās, šis nešķīstais sibēns apstājās, un viņš tev palīdz. Un viņš tā pindē tavas brūces un salvi uzliek uz tavam ievainojumiem un uzceļ uz sava ēzelīša un tev aizved uz tuvāko mājvietu un tur samaksā par tevi un samaksā avansā. Un pats saka tā, ja gadījumā viņam ilgāk ir jāstāv šeit bezspēcīgam,
es samaksāšu. Nu, ja tu esi ceļā no Jeruzalemes uz Jeriku un esi tā žēlots, esi sasists un aprūpēts, par tevi tā kāds iejuties un gādājas. Vai tev vēl ir kāds jautājums par to, kuru tu uzskatīsi par savu tuvāko? Tas bija tas priesteris, savs tuvākais. Levīts bija tuvākais. Jeb šis cilvēks, ko tu neieredz. Tas cilvēks, kur tu zākā katru reizi, kad uzstājies un māc par savu tradīciju. Tas, kas ir netīrs un nešķīs tavās acīs. Vai tu zinātu, kurš ir tev bijis tuvākais? Nu, protams, es zinu. Tu. Protams, tu zini. Nevis tāpēc, ka tavs grāmatas kaut ko saka. Nevis, ka ir kaut kur ierakstīts kaut kāda atskaita un mācība, kas ir tuvākais. Bet pēc dzīves. Tas, kas parādīja žēlsirdību. Redz, tu pats pateici. Jā. Nevis tas, kas manā grāmatā ir izstumts un pamests un aizdzīts, kā nelāg visu ticības traucētājs. Tas, kas parādīja žēlsirdību. Un tas ir, kur Jēzus saka, ej un dari tāpat. Ko dari? Nē, palīdz. Protams, ka palīdz. Nevis esi labs cilvēks. Nevis esi labais samārietis. Žēlotais un palīdzētājs. Nē, ej un dari tāpat nozīmē. Dzīvo savu dzīvi pēc žēlsirdības principa. Dzīvo savu dzīvi pēc tā vienīgā principa, kas šai dzīvē skaitās, ko mēs visi pazīstam, ko tu par spīti visām tavām grāmatām un mācībām un zināšanām, ko tu pēc būtības zini, un nevis pēc papīriem, pēc rakstiem, pēc mācībām, pēc aizrādījumiem un skološanās. Dzīvo žēlsirdībā. Dari žēlsirdīgus. Esi tāds cilvēks. Un tā ir tā lielā kristietības īstenība. Mēs gribam kaut kādu, kristietība ir it kā kaut kāda sistēma, kaut kāda mācība, kaut kādi priekšraksti. Nē, tas nav tā. Tas nav tā. Tas tā nav dzīvē. Neviens šeit, kas mēs esam šorīt šeit, mēs nedrīkstam dzīvot pēc kaut kādiem priekšrakstiem. Ne savā darbā, ne savā uzvedībā, ne savā ģimenē, ne savā personā. Kaut ko tēlot. Kaut ko izpildīt, jo sistēma, jo kārtība, jo tas ietvars, kurā es dzīvoju, tas aizseks, kurā man ir jāstrādā, to prasa. Esi cilvēks. Klātesība, nepamācība. Dzīvot, būt, kā
Laimas, viena no skaistajām Laimas Geikins grāmatām. Būt. Nevis darīt, nevis zināt, nevis iemācīties, bet būt. Būt klāt, būt šeit, būt apzinīgs, būt cilvēcisks. Ne kaut kāda iemācīta ticība un iemācīta principi un iemācīti priekšraksti. Ne sistēmas ticība, bet īstenības ticība. Iedomājieties šo skolotāju, šo lietu pratēju. Viņš zināja visu. Un viņš arī zināja atbildēt Jēzum, kurš ir mans tuvākais. Bet tas ir tik viegli to aizmirst un uzkāpt uz kaut kādas citas platformas un kalpot tai un runāt no tās un darboties no tās un savu dzīvi veidot pēc tās. Tagad bija dziesmu un deju svētki mūsu bērnu un jaunieši. Es jau to tikai pa gabalam redzēju televīzijā. Bet jaunieši un bērni, kas tur bija klāt un piedalījās, un jūs vecāki, kam kaut kāda daļa pie tā, vai arī jūs skatījāties. Kas ir šie svētki? Mācīties dziedāt, mācīties dejot? Nē. Mācīties dziedāt un mācīties dejot ir instruments. Ir līdzeklis. Kam? Dejošanai, dziedāšanai, svētku svinēšanai. Mēs tik bieži sajaucam to, kas ir līdzeklis, ar to, kas ir pati būtība. Būtība nav mācīties kaut ko. Būtība ir dzīvot kaut ko. Dzīvot to prieku, ko piedzīvo šie lielie svētki. Īstenība ir saturs. Mans tuvākais ir pēc īstenības nosacījumiem, nevis pēc kaut kādiem grāmatas priekšrakstiem. 25. Dāvida dziesma. Vadi mani savā patiesībā un māci mani, jo tu esi mans glābējs Dievs. Jo kungs, tu esi labs. Visa kunga tekas ir žēlsirdība un patiesība. Visas kunga tekas ir žēlsirdība un patiesība. Dzīvot, būt atvērtam, baudīt šo tekstu. Visas kunga tekas ir žēlsirdība un patiesība. Nevis mācīties kaut ko. Nevis kaut ko ieklausīties, bet piedzīvot. Un mēs nekad nedrīkstam sajaukt mūsu kaut kādas aktivitātes, tā kā dejošana, dziedāšana vispārējo, vai sportošana, vai muzicēšana, ar īstenību, priekš kam tas ir. Lai mēs varētu baudīt prieku. Un nevis samazināt visu dzīvi uz to, kas ir, ko kāds saka, ko kāds raksta, ko kāds ir teicis. Bet dzīvē ielikt tikai un vienīgi to, kas ir tās īstā būtība. Kā Pāvils saka šajā, ko Guna lasīja no vēstules kolosiešiem. Iziet no tumsas
viņa valstībā vai no tumsas iziet gaismā. Nevis ticēt, ka ir gaisma, nevis mācīties par gaismu, bet iziet. Tas nozīmē, ka viss, ko mēs darām, katrā punktā ir šī īstenība. Nevis kaut kāda reliģiska priekšraksti, ko runājam, kā attiecamies, kā daram, kā rakstam, kā atbildam, kā sadzīvojam. Tāpat kā dejošana, dziedāšana, mēs, protams, varam vingrināties. Bet nekad nevajag sajaukt šo vingrināšanos, šīs labās pamācības un priekšraksts, kas viss ir forši. Ar to, kāpēc tas viss ir? Tas ir, lai mēs no galvas, no maniem matiem līdz maniem pirkstgaliem, mēs būtu iekšā šajā gaismas telpā. To meklēt. Ej un dari tā. Ej un pārliecinies, ka tev ir šī gaisma. Ka tev ir, kā šeit teiks, prieks, ka tu esi tajā aicināts un iesaukts. Baudi. Dalies. Bet visam pāri ir tikai viens vienīgs kopsavilkums visam tam. Ticība nav kaut kādas instrukcijas. Lietosim instrukcijas. Bet ticība nav instrukcijas. Tāpat kā soļu iegaumēšana nav dejošana. Dzīve ir dejošana. Un tas sākās ar to, ka mēs jūtam, ka mēs esam ievilkti šajā īpašā gaismas telpā, kur priekšraksts ir nevis kaut kāda varēšana, nevis kaut kāds pārākums, nevis kaut ko kādam parādīt, nevis pierādīt, nevis kaut ko liecināt, bet būt. Iegremdētam, pārņemtam, visu to baudīt, izrauti no tumsas un iecelti gaismā. Mūsu lūkšana. Kungs, dzīvojam krēslā. Esam pārņemti ar savām pasaules rūpēm. Mūs mulsina tik daudz ieskatu, domu, iespēju. Tāpēc ar vienu sūti savu garu, ka tas mūs modina redzēt gaismu, kas gaišāka par sauli, mēnesi un visām zvaigznēm. Ļauj mums no jauna pamanīt tavas valstības cēlumu, godību, skaistumu, prieku un evaņģēlijas spožumu, kas pārvar mūsu un mūsu pasaules tumsu, un tad palīdzi augt izturībā un pacietībā, lai tādējādi sekotu tev. Un Dieva miers, kas augstāks kā cilvēku prāts un saprašana, lai svētī mūsu sirdis, mūsu domas, Kristu Jēzu uz mūžīgo dzīvošanu. Āmen.